Ja tu esi beidzot nolēmis spērt to pirmo soli un iegādāties savu pirmo nekustamo īpašumu, tad uzsākot savas dienas gaitas un pat vēl nejautājot bankai savu finanšu pratību un finansiālās iespējas, šī ir tā pirmā doma, uzsākot savu dienu, nu, uz kādu summu hipotekārajā kredītā es varētu pretendēt. Un ir daudz un dažādi apstākļi, kā rezultātā bankas piešķir hipotekāros kredītus, bet Latvijā tāds rupjais aprēķins ir savus gada neto ieņēmumus. Neto tas ir ieņēmumi pēc nodokļiem, ir jāpareizina 6 reizes, respektīvi 6 gados, labākajā gadījumā 7 gados. Un tādā veidā pie visiem pozitīvajiem apstākļiem jūs aptuveni varat rēķināties, kādu finanšu summu hipotekārajā kredītā bankas jums varētu pozitīvajā atbildē piešķirt. Ja arī tu vēlies iegādāties savu pirmo īpašumu un tev ir jautājumi par un ap hipotekāro kredītu, droši zvani, raksti man, aprunāsimies.